savstarpējo enerģijas apmaiņu. Nu, kāpēc tā ir svarīga? Kāpēc daudziem cilvēkiem gribas vai patīk visu saņemt par brīvu, par velti, ieguldot tajā vai dodot pretīm ļoti maz vai pilnīgi neko, jo viņiem šķiet, ka pienākās šis te viss par brīvu, ko tas otrs cilvēks dod. Tas lielā mērā mums ir laikam iepautāts tomēr padomu laikos šī domāšana, kad viss pieder tautai, ar šādu saukli dzīvojām daudzus gadus, un tas ir tāds iepotēts domāšanas veids. Bet neviens nav atcēlis visuma likumus, un likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tāpēc ņemiet vērā, ka ja jūs kaut ko ņemat vai gribat paņemt, saņemt, to, kas patiesībā ir dārgs, vērtīgs, jūs iespējams pat nespējat novērtēt. Vienalga, vai tas ir mantiska, taustāma lieta, vai tā ir informācija, bet katram ir sava vērtība, sava cena, sava enerģijas daļa, kas ir tajā visā ieguldīts. Tieši tāpēc tā došana un ņemšana, tā ir tāda enerģijas apmaiņa, un ja jūs negribat, piemēram, par kaut ko atbilstoši maksāt vai gribat saņemt vispār par brīvu, tas nozīmē, ka šā vai tā visuma likumi strādā, un jūs varat to pēc tam zaudēt. Nu, piemēram, ja cilvēks negrib kaut vai maksāt tur nodokļus, viņš maucās, tad lai vairot it kā šo te savu bagātību, mums ir jāatcerās tāds viens likums, ka viss mums dzīvē notiek taisnīgi. Un vienalga, kā mēs to redzam, kas mums šķiet varbūt netaisnīgi, viss ir taisnīgi. Un arī vēlēšanās apkrāpt otru, tas nav, protams, taisnīgi, un mēs gribam tad tikai sev un nedodot tam otram cilvēkam tas, kas viņam pienākās. Un ja mēs apkrāpjam, vienalga, vai nu tas ir pretī otrs cilvēks, vai tā ir sistēma, piemēram, nemaksājot nodokļus, mēs tātad neievērojam sistēmas likumus, un ja mēs skatāmies attiecīgi uz cilvēku, tad mēs viņam nedodam neko pretīm. Un rezultātā pēc gadiem mums sāk ciest veselība, mēs sākam slimot, jo mēs tikai ņemam un ņemam, un neko mēs nedodam pretī. Un visums rezultātā jums ir jārastējās, jo jums šis enerģijas uzkrājums jums faktiski sanāk arvien lielāks un lielāks, un jūs nedodat pretī, un jūs sākat slimot, un sanāk, ka jums ir jālieto visādas zāles, iespējams tur manipulācijas, jāveic tur, nedod Dievs, tur vēl ķirurģiskas un tā tālāk. Faktiski rezultātā šādi jūs zaudējat savu dzīvības enerģiju. Tad enerģijas apmaiņa notiek piespiedu kārtā. Es aicinu jūs padomāt par šo tēmu, par to, ko jūs dzīvē saņemat, vai jūs esat pirmkārt jau pateicīgi, kaut vai domās,
Un vai jūs attiecīgi novērtējat vispār to, ko jūs saņemat? Jo vēlēšanās saņemt visu laiku, piedodiet, nahaļavu, tā ir ļoti plaši izplatīta sabiedrībā. Tā kā tāda slimība. Bet ļoti daudz, kas ir darīts, ja, no tā cilvēka, lai jūs saņemtu šo labumu, ko jūs pieņemat. Un ir jābūt šim balansam. Iespējams, ka varbūt tas cilvēks, ļoti bieži, teiksim, tirdziņos sūdzās par to, ka cenas ir mega augstas. Iespējams, varbūt par to es nespriedīšu, bet ir jāievēro došanas un ņemšanas balans. Un padomājiet, vai jums šis došanas un ņemšanas balans ir līdzsvarā. Cik daudz jūs ar pateicību, tātad kaut vai pateicību, jūs arī šādi pasakat paldies, ka jūs noreaģējat tātad enerģētiski uz to, ko jūs saņemat.